Iepazīsimies. Kārlis Dumbrājs. Vīrs, kurš jaunības degsmi veltīja nopietnam darbam un 1939. gadā piedalījās Ķegumas spēkstacijas celtniecībā, strādājot pie viena no visatbildīgākajiem darbiem – ģeneratoru montāžas. Vīrs, kura darbīgums nerimst arī sirmā vecumā. Visu savu darba mūžu Kārlis Dumbrājs veltījis Latvijas enerģētikas un tautsēmniecības objektu izveidei un pilnveidošanai. Viņš ir viens no tiem, kura mūža garumā paveiktais ir augstu novērtēts. Sākums jau gadi 50 atpakaļ jau. Tad jau vienkārši dārzā ogas bija. Nu ko, parasti jau jāņogs sanī laikā jau. Jāņogs ņēma saspaidīja, ūdeni klāt, cukuru klātīt un balonā iekšā. Un jāņogs jau pats sāk rūktīt. Nu un reizē ar to viņš iznāk. Tā. Nu, šitais upene, tas ir nesen liktais labi rūkst. Nu, un kas ar to ir? Jāņogu vīns ir. Un šitie te ir abi divi rabarberu vīni. Arī valsts prezidentam interesējās. Nu, un tā prezidents arī nāca, bija man jāparāda, kā es te darbojos. Tā ziņā prezidentam sapurnot. Par izcilu tēvijas mīlestību un mūža ieguldījumu sabiedriskajā un kultūras darbā ilgadējais Madonas pilsētas sabiedriskais un kultūras darbinieks Kārlis Dumbrājs. Piedzimti reizē ar valsti un jau nodzīvot ir jau varētu tik ilgus gadus kopā, redzot, kā valsts izauga, attīstījās. Nu, tikai domāju, ka var priecāties. Tauta, kas ir uzticīga savam pienākumam! Pirms daudziem gadiem Rīgas pilsētas amatnieku vakara skolas tehnikuma students Kārlis Dumbrājs apguva vienu no tā laika progresīvākajām profesijām – stiprās strāvas mehāniķi. Un izvēle nebija jānožēlo. Valstī bija izsludināta pieteikšanās darbam tolaik vērienīgākajā pirmās brīvvalsts inženiertehniskajā būvē Ķegumas spēkstacijā. Ir cēlusi celtnes un darījis darbus, kādus latviešu tauta nepazīst un kuri daudz gadu simtus pārdzīvos pašus šo darbu darītājus. Tehnikumā jau padzina, ka Ķegumā bija vajadzīgs. Brauca no visas Latvijas strādnieki. Tur tagad tūkstošiem strādāja. Te visi roku darbs bija. Labi maksāja un redzēt, kā viss tas notiek. Teiksim, man kā elektriķiem, princips jau tāda generatoru uzbūvu ražošana, tas jau viss ir skaidrs. Bet kā tādā lielā apjomā, kā tas ūdens spēks dara to griezes momentu un kā viss tas praktiski notiek, tas bija ārkārtīgi interesanti. Ķegums ir, bet cik viņš ir unikāls pēc savas būtības, pēc tādas celtniecības apjomiem kad uzcelt tieši uz upes ir spēkstacija. Tagad jau modernās vairs uz upi neviena blakus ceļ. Un jāsaka, tik īsā laikā, 3 gadu laikā ir pie toreizējās tehnikas tas jau vien pats par sevi ir unikāls.
Jaunajam elektriķim ģeneratoru montāžas darbs šķita tik aizraujošs, ka viņš nolēma likt lietā tikko iegādāto fotoaparātu un iemūžināt katru, pat vissīkāko darba posmu un detaļu. Šo fotoaparātu es nopirku tad, kad man bija 18 gadi. Man radi toreiz uz to saucamo pilngadību saziedojis to naudu, un toreiz viņš maksāja 160 latu. Šīs dienas skatījumu viņš ir nemoderns, bet tajā laikā viņš bija moderns. Iekšā filmiņa 36 kadri. Man tā ideja radās, kad vajadzīgs ir iemūžināt. Un tad es katru to detaļu atsevišķi jau tur fotografēju, un atkal divas detaļas kopā ir, kā viņi tur izskatās. Un tad, kad jau saiņoju kastes ārā, jau pierakstīju, izmērus ir un svaru ir, un tāpēc tam ir vakar veidot albumu. Tā kadru pēc kadra tapa unikāla fotokolekcija, kas ilgus gadus tika glabāta ģimenes arhīvā, bet nu ir nodota Latvenergo enerģētikas muzejam un kalpo kā unikāla mūsu valsts energoapgādes attīstības liecība. Pamatā jau es fotografēju, kā viss tas top ir. Tad vienīgi te viens tāds uzņēmums, kur mani nofotografējis pie saucamā ierosmes generatorā. Apakšā jau viss ir lielais generators, te jau ir generators, tur jau veidot segums ir, un te jau ierosmes generatori. Latvijas vienaudzim Kārlim Dumbrājam šis nav tikai ražens vīnogu gads viņa ģimenes mājas vīna darītavā. Viss viņa mūžs ir pagājis krietnā darbā, krājot prasmes un pieredzi kopā ar savu valsti. Kārļa Dumbrāja vārds nu ir spilgti ierakstīts pirmās brīvvalsts varenākās būves vēsturē. Ar ordeņu kapitula 2014. gada 14. aprīļa lēmumu par nopelniem Latvijas valsts labā Kārlim Dumbrājam piešķirts Latvijas valsts augstākais apbalvojums – 3 zvaigžņu ordenis, 5. šķira, un viņš ir iecelts par 3 zvaigžņu ordeņa kavalieri. Ķegums ar Daugavas ūdeņu radīto enerģiju atbrīvo mūs no rūpēm par ogļu iegādi, samazina uz pusi kurinamā patēriņu un dod lielu valūtas ietaupījumu, zinot, ka mēs esam apgādāti un nodrošināti ar elektrisko enerģiju, varam droši raudzīties nākotnē. Pirmā būve, kur Latvijā tapa un tik grandioza, kura deva gaismu un attīstību visai Latvijai, un pamatojoties uz to, es esmu lepnis vēl šodien. Līdz ar ķegumu jau atzima visa tautsaimniecība Latvijā. Kopš ķeguma hesa atklāšanas aizritējuši daudzi gadu desmiti, un tā ir ne tikai vērienīgākā hidrobūve Latvijā 20. gadsimta 30. gados, bet mūsdienās arī 3. lielākā hidroelektrostacija Baltijā. Modernizēta, tā ir lielisks piemērs zaļās enerģijas ražošanai.